Grieķijas ceļojuma pēdējā diena ir klāta. Tā zīmīga ar diviem notikumiem. Pirmais – dienas gids ir Lauris Rēniks. Cik man tagad būs jāmaksā liela? Otrais – šodien Magonei vārda diena. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks! Taču tas viss nemaina spēles noteikumus, proti dienas gidam ir jāuzņemas pilna atbildība par visu vēderiem, naktsmājām un visa augstāk minētā kontekstā arī par naudas maciņu, jeb kopīgo maksājumu karti. Būtu vēl ziepes iedevis pavisam interesanti. Jāatzīst, ka situācija tajā nav no tām spožākajām, jo tēriņu ir bijis daudz un budžets ir sarucis diezgan pamatīgi. Tātad Magones dienas noslēgumā kopējā maciņā ir atlicis 381 eiro. Ja skatījāties iepriekšējo sēriju, tad zināt, ka Magone ar Lauri bija izvēlējušies šim ceļojumam vienu viesnīcu. Un tas nozīmē, ka šodien nebūs jātērē laiks pārbraucieniem uz jaunu mājvietu. Taču Grand Hoteļa iemītniekiem ir citas raizes. No visas ceļotāju grupiņas tikai Magone ir bez Covid potes, un viņa nav arī pārslimojusi. Tas nozīmē, ka pirms došanās atpakaļ uz Latviju viņai šodien obligāti ir jāuztaisa Covid-19 analīze. Recepcijā tiek skaidrots, kā un kur to izdarīt. Doesn't need an appointment. 60 You can go directly, and it's open until 7:30 every evening. And how long So you're doing the test. Yeah. You will give your email, and they will send you the results back. Okay. Labrīt! Magone, kas tev šodien acu skats, tu tak neesi cilvēks pats. Wow, es noņēmu brilles. Apžilbu līdzegas vietas. Jā, es. Iegalu vīri. Oi, dažaļu picās. Kolosāli tavā vārda dienā. Pasties to, lai tas laikam ir Lauras darbs, ja? Es centos, bet man arī bija tikai pus no manām precēm un visas kropas, kuras ir metrogoras. Es domāju, ka tu savējā sadevi, bet viņas laiku maina. Skatos, tev arī ir palikuši. Mums ir tā ekskluzīvā iespēja paraudzīties uz to, kā šis skaistums tapa pirms brīža meiteņu viesnīcas numuriņā. Un galu galā tiešām jau ir arī iemesls uzpucēties un sataisīties kā princesei, jo Magonei šodien vārda diena. Ļoti skaisti acis, vai ne? Un te tāda, tā ir Magones acis. Tā arī skaisti. Ja man būtu visi pieejamie produkti, viņi izskatītos mazliet labāk, bet viņi šoreiz izskatījās no paša rīta. Man likās ļoti skaisti un ļoti pievilcīgi. Man patika. Jā, foršas kropas ir foršas. Visi apskatās, Jā, atzīst, labi izskatās, jā. Neņem nost. Man liekas, pirmā reize ir wow, vai ne? Mēs varam Magonei fiks vārdienā šodien. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo. Kas ar viņu dzīvo, lai dzīvo. Bet klausieties, šodien Magones vārdienā un manā 4. dienā mēs neaizpeldīsim jūrā. Šodien es savu dienu gribētu nosaukt par atbilžu dienu, par būtiskiem jautājumiem, kas mums katram dzīvē ir aktuāli un sāp. Bet pirmais būtiskais jautājums ir, vai Magone vesela atgriezīsies Latvijā. Vai vispār atgriezīsies? Jā, jo viņa nav vakcinēta, un tāpēc mums pirms rītdienas lidojuma ir jābrauc un fiksi jāuztaisa tests. Tev jau tāpat var nelaist te testā kādas problēmas. Paliksi, kā gribēja ar kādu grieķi šeit, jā. Labi, zini ko, tad lai fiksi ejam uztaisīt to testu, un tad braucam, jo es negribu savu dienu. Svinīgi ar ceremoniju nododu tev šo godpilno uzdevumu vadīt mūsu komandu, jā, un āmen, un ejam darīt testu, jā. Kā bija paldies? Kaut kur jāiet. Kā bija paldies? F. Haristo. Lauris šodien plānojas grupu vest ārpus Atēnām, un tādēļ viņš uz visu dienu noīrējis automašīnu. Ja jūs mani ņemiet līdz, tad jau braucam. Brātan, mēs tev gaidījām. Tas no kopējā budžeta izmaksājas krietnu žūksnīti – 108 eiro. Ja nebraucam uz testu, nevalkam garumu. Tu man saki, ja? Kā to sauc? Stūrē man labāk stūrē patīk. Tātad pirmais pieturas punkts – braucam testēt Magoni. Ja mēs šitā brauksim, mēs baigi ātri tiksim, tur man jātur. Tu taču zini, Grieķijas trafika. Jā. Mierināties tam?
Nu, dziedātājs, man liekas, viņš ir labāks nekā vadītājs, jo viņš tā brauc diezgan dinamiski, stop zīmes viņš neredz, citreiz kādu gaismu neredz, jā, ātrumu arī neredz. Tā liekas, ka es visu laiku gribu bremzēt. Pēc apmēram 10 minūtēm ceļa esam atraduši Covid testēšanas vietu, Magone dodas iekšā. Tikmēr pārējie viņu gaida pie mašīnas. Mēs varētu likt kaut kādu likmi. Kā tu domā, cik ilgi Magone šeit iesprūdīs? Ziņot Magoni, viņa riktējās ātri diezgan. Ja viņa neizplūdīs garās runās, jo runāt viņai patīk. Viņai ir tagad skrops, varbūt viss ies ātrāk. Jā, viņa vienkārši tā. Un visas durvis tā. Es saku, šeit būtu stunda 40. Lūdzu, beidz. Es saku, šeit būs 10 minūtes, un mēs brauksim tālāk. Nu, es viņas vietā, es domāju, būtu pats pamodies no rīta aizgājis uztaisīt, lai varētu laicīgi izbraukt. Nu, bet paldies Dievam, ka tas tikai 600 metri. Ja būtu jābrauc kaut kur tālu, tad es varbūt bišķiņ būtu tāds. Nezinām, Laura, cik mēs ilgi te būsim. Nu, mēs brauksim. Es tastīšu. Mums būs jābrauc. Mums būs road trip. Labi, braucam. Es man biju šokā, kā visi uztraucās par to Magonas testu, neskaitot Magoni. Jā, Magonē viņa čilo visu laiku no tā. Man ļoti nepatīk šprices. Man sāp, man ļoti nepatīk, pēc tam pamst roku, un man ir jāstrādā, un es negribu, ka man ļoti sāp, un ja es palieku slima, kas rūpēsies par maniem bērniem. Rinda bija ļoti gara, diezgan dārgs pasākums, 60 eiro maksā šeit. Bet, ko darīt? Tā kā izvēle ir katra paša rokās, iesim tālāk. Tiem ir tie side efekti ne visiem, bet varētu viņi būt arī man. Un ko tad man darīt? Es guļu uz gultas, un man mazie jākop lopi. Un es nezinu, varbūt kādu dienu. Es nesaku galīgi, ka nē, nekad. Gan jau dzīve mūs visus piespiedīs agri vai vēlu. Šodien skaidrā, pavisam skaidrā mēs dodamies brīvā dabā. Pēc 20 minūtēm Magone ir gatava doties tālāk. Varam braukt tālāk. Neko 60 eiro, tas vēlāk, bet no. Mēs stundu vēlāk izbraucam, nekā ir paredzēts, tā teikt. Un šodien būs road trips. Road trips un Grieķija, un apstāsimies nopirkt ūdeni kaut kur braucam. Tātad Lauris savus ceļubiedrus nolēmis izvizināt ārpus Grieķijas galvaspilsētas. Viņi dodas uz seno Grieķu pilsētu, varētu pat teikt rietumu civilizācijas šūpuli uz Delfiem. Dalībnieki par to gan vēl nezina. No Atēnām tas ir apmēram 2 stundu brauciens. Cik man tagad būs jāmaksā? Lieli lati. Ja brauc pa maksas ceļiem, tad pirms uzbraukšanas uz tiem ir uzmanīgi jāskatās un jāzina, kā tu par tiem maksāsi. Ja tev ir tāda kā ceļu mēneša biļete, tad jābrauc pa vienu eju, ja maksāsi skaidrā naudā vai ar karti, tad pa citu. Un tātad tiem, kas nesaprata to, kas te nu pat notika, mūsu ceļotāji bija iebraukuši tajā ejā, kur ir mēneša biļešu braucējiem. Es, starp citu, nemaz neesmu tik ļoti visā savā ceļošanas pieredzē braucis pa maksas ceļiem. Man kaut kā vienmēr trāpījies braukt pa bezmaksas ceļiem. Jau tajā brīdī, kad es jau tuvojos, sapratu, ka es esmu kaut kur citur, jo kāpēc interesanti zināt, neviens cits tur nebrauc, bet es braucu. Mēs tur kā muļķi. Kāpēc kā muļķi? Mēs vienkārši neesam perfekti. Nezinīši. Vispār man gribētu padzerties. Pirmajā benzīntākā, ko ieraudzīsim, apstāsimies. Jau tagad varam pavēstīt, ka šī nebija vienīgā ķibele. Atraduši solīto benzīntanku, ceļotāji tikuši arī pie ūdens. Bet te zvans no Nikosa. Atceraties, tos ir Taki dejotāji ar kabrioleti Andra sērijā. Ar viņu sazinājies dzīvokļa īpašnieks, kurā ceļotāji palika Andra dienā. Un šis dzīvokļa īpašnieks izteicis pretenzijas, jo nesot pareizi nodotas atslēgas, esot saplēsts spogulis, Spogulis aplēsu es, vainīgs, iesakos. un vēl kaut kas nesot izdarīts tā, kā bija rakstīts rezervēšanas noteikumos. Nikos stāsta, ka dzīvokļa saimnieks kompensācijā pieprasa no ceļotājiem 85 eiro, kas ir katastrofāla summa viņu budžetam. Ko darīt? Paldies! Yeah, you have a good day. Ārprāts, Nikos, ārprāts un paldies! Čau! Redz, kā ir ar tiem līgumiem. Tur bija rakstīts līgumi, viņš teica, tas viss ir par to līgumu, ka tur bija rakstīts, ka tikai tie 4 cilvēki drīkst vispār ieiet tai mājā. Pat neviens cits nedrīkst ieiet mājā un iznākt no viņas. Tur bija kaut kāds komunikācijas erors mazliet. Bija rakstīts līgumā, ka atslēgas ir jāatstāja kaut kur tur ārpusē.
Laikam tur, kur paņēmām. Kastītē kaut kur tur. Viņi nevarēja tikt mājā, viņiem bija jāmaksā un jāsauc kaut kāds cilvēks, kurš atmuļķētu durvis, lai uztaisītu jaunu atslēgu. Viss vēl būtu sīkums, taču kāds kompromiss ar dzīvokļa īpašnieku jāatrod. Jo šajā dzīvoklī Laura ir atstājusi savas mājas atslēgas, kuras sadabūt bija uzticēts Nikosam. Saimnieks tās neatdod, kamēr īrnieki nenokārto savus parādus. Grupa nolem zvanīt pašam dzīvokļa īpašniekam. Kas runās? Es negribu runāt. Laurai vajag atslēgas. Es esmu ļoti slikta sarunātāja. Nekas. Jā, bet es pa telefonu. Bet, Lauriņ, tev ir atslēgas vajadzīgas. Tev tāpatām ar viņu ir jārunā. Tad mēs satiekamies, mēs viņam paņemam atslēgas. Zini kā, runā tu, sarunāsim mēs. Rīt no rīta pēc 9 vedīšu atpakaļ mašīnu no rīta, un jūs varat 9 braukt un atrisināt to lietu. Labi. Lai mēs ar tīriem papīriem pametam šo valstu un pilsētu, nevis kā krimināļi. Kā saka, tā bija mūsu Andra diena un viņa bookings, un ja tur ir ČP, nu būtībā jā, ka vajadzētu arī Andrim tikt ar to galā, bet nu, es saprotu, ka viņš angliski diezgan pamaz un Laura skaisti runā, viņai ir smuks akcents, Lauras arī ir izbraukājies, viņš prot. Un tad viņi uzņēmās tā kā iniciatīvu. Maybe we could arrange the 50 and we are also part of a traveling show. We could say to our followers how great the stay was because the apartment was really beautiful. Influencer mārketings gan šajā gadījumā nenostrādā, jo izrādās, ka dzīvokli tā saimnieks izīrē nelegāli. Sarunas laikā viņi tomēr vienojas par kompensāciju 50 eiro, un to samaksās Nikos, kuram nauda pēc tam jādod. Viņš atverīs arī Lauras atslēgas. Tas nozīmē, ka šis atgadījums vēl samazina viņu jau tā paplāno budžetu. Paskaties, viņš arī šmalcās, jā? Viņš teica, ka tajā mājā vispār var dzīvot tikai iedzīvotāji. Ka viņš pat negrib, ka kāds zina, ka mēs tur esam palikuši. Ļoti daudz Airbnb ne bildes, ne video, ka viņam būs problēmas, ja vispār kāds atpazīst. Tāpēc viņam mūsu tā reklāma ir zem astes. Viņš tieši grib izglābties, lai nezina, ka mēs pie viņa bijām. Un nebijām sakārtojušais sevi. Un pie tam mēs vispār bijām nelegālie turisti dzīvokļu mājā. Šo mēs paši nezinājām. Ārprāts. Parasti tajās Airbnb ir arī paņemtas atsevišķa nauda par satīrīšanu pēc tam. Man liekas, tas jau ir cenā. Es lūk, kas tās atslēgas tieši tur aizmirst. Tieši no visiem apartmentiem tajos, kuros mūsu mās. Nu labi, vārds sakot, tas, kas mums šodien notika arī. Vienā brīdī jūs pamanījāt, ja? Tad apklusa man navigācija. Un... Kas tas tāds bija? Nezinu, apklusa navigācija. Mašīna zemā. Bišķi lēnāk vajadzēja nobraukt. Jā. Turpinājumā skatīties. Tas savu varu atstāt. Kādēļ ceļotājiem draud ar policiju un izdzen viņus no senajiem Delfiem. Pikantērijas, no kurām tā kā drusku vaigi sārtojas. Mums vēl nakts priekšā. Mums nāc priekšā, bet es tevī nebūšu iekšā. Kuri divi dalībnieki dosies nākamajā ceļojumā? Esam Grieķijā, jautrā kompānijā ar paplānu budžetu. Rīt pēdējā ceļojuma diena un šodien galvenajā lomā Lauris Rēniks. Papildus tam ir dažādi patīkami un nevisai patīkami notikumi. Mēs mazliet apmaldījāmies, mazliet pastrīdējāmies ar iepriekšējiem viesnīcas saimniekiem pa ceļām, bet bija ērta, mašīna bija laba. Paldies Dievam, mēs 11 km tikai pabraucām garām, apmetās riņķi un aizbrauc atpakaļ un nogriezās, kur vajadzēja. Bet, draugi mīļie, kā jums liekas šajā gleznainajā ainavā, uz kurien es jūs šodien vispār vedu? Mēs domājam, ka mēs braucam uz Kalnu ezeru kaut kur ar kādu skatu. Cietnieciskais ezers, kur var iegremdēties, izārstēt savu dvēseli un atgriezties kā no jauna piedzi. Tu taču nav jāārstē nemaz, viss tā normāli. Es gribu, lai jūs šodien visi sajūtaties kā pasaules nabas, jo es jūs vedu uz pasaules centru. Es runāju par vietu, ko sauc Delfi. Delfi ir sengrieķu pilsēta, svēta pilsēta ar seniem tempļiem, kas bija vēl daudzus tūkstošus gadus pirms Kristus.
kur ir visu zināšanu un informācijas centrs, kas nāk no kosmosa. Tepat ir vēsts 26 grādi. Jā, mēs esam jau kalnos. Tur augšā būtu tāds, kā fāriks nolikt. Tu gribētu nolikt? Ieskrieties ar planieri. Tev patīk filma Mirāža? Starp citu, tā bija man mīļākā filma. Man arī. Tur bija visodas bandīti, un akšanas un viss gribās. Un darbība notika Amerikā, kuru filmēja Latvijā. Kāda ir simpātiska kalnu pilsēta? Zini, man patīk tur tās jaunās mājas. Šie nav Delfi, vai arī tie ir Delfi? Nē, šitie nav vēl Delfi. Man patīk par šitādām pilsētiņām braukt, tad ir tie kalni skati, visa plus mīnus ir. Harmonija, klusums, neviens nav stresā kā Magone. Un kādēļ mēs esam augstāk par kalniem? Jā, mums Riekstu kalns daudz foršāks Sigulda. Un Gaiziņa kalns. Gaiziņa. Priekš kā mums tās lieluma mānija ar lieliem kalniem? Nekur nav tik labi kā mājā. Nav svarīgs, cik liels, svarīgs, kā izmanto. Jā, to kalnu tu domā tieši, jā? Jā. Es nezināju, ka Delfi ir tik tuvu. Viņi ir 180 km no Atēnām. Ielīdīšu, domā? Ielīdīšu. Palaidīs mums. Poļi arī var. Poļu pani sabraukuši. Sagaidiet. Poļu pani sabraukuši rakstītāmi, kā manā. Saņemiet. Jā. Tēt, kā mēs esam saskaņoti, sarkans mani redz, jā? Te mēs esam. Delfos. Te mēs esam. Man bailēs, jūs zināt, man Nāc ar Magoni to. Neaiztiet. Nu nāc! Magoni, tu esi pasaules naba, jo tu esi pasaules centrā. Bet redz, te ir maliņa vēl. Tagad, kad mēs iesim, jūs skatieties pa malām, kad jūs ieraugat lauru koku. Un ja jūs ieraugat lauru koku, tad nolauziet pāris zariņus un uztaisiet sev vainagu no lauru lapām. Bet tev vajag laust vispār tā koku? Jā. Tā ir nozīme ar tevi un ar to, ka mani sauc Lauris. Un es gribu, lai tu vīji man par godu vainagu. Sākam iet un skatāmies, un tad, kad mēs būsim tuvāk, es jums došu otro uzdevumu. Pēc tam, protams, par to visu jūs būsiet nopelnījuši. Ēdienu. Jā, Precīzi. pusdienas, ko mēs arī Delfos paēdīsim. Nu, es tik labi, ka es tik lielas brokastis ēdu. Man pietiek. Jā, tu vēl pat vari... Tu visu apēdi vai? A, ko tu jums domāt, es vēl lieli? Manu 2 dienu normu vienā rītā ārprāt. Tas ir švaka izskats? Nē, nekādā gadījumā es tā negribēju teikt. Nomierināt, mierīgi. Un tā uzvar. Apsties, Atkal jaunie meņģējus. Ejam. Jauniem sabi sarkanās šķībās atbrauc uz sanāko pilsētu meņģēties. Mums vēl naks priekš. Mums nāc priekšā, bet es tevī nebūšu iekšā. Ka ne tabu iekšā. Es tevi ņemšu priekšā. Nu, pantiņam uz laiku panesās. Nu, kā tur Magonē bīda pikants tekstus, nu, es viņus varbūt citreiz cenšos atraidīt, jā. Man ir drošs stāsts, es varu paskatīties. Nē, te jau labi. Magone dejos. Dejo ar zvaigzni ar stabu. Pie stabā ar stabu. Jūs turpināt skatīties, skatāties lūdzu. Lauru koku skatāmies. Jūtīti kaut ko, jā. Tīkot izgriezums, klīns, tepa. Uz to pusi tu gribi, jā? Tā, tu redz, kāds ir tavs mākslinieckais redzējums. Tev tas tik Un vai izgriezums. tev par godu, ka šodien vārda diena. Jā, thank you, guys. Tā nevaru, es nevaru, es sēdēšu zemē. Piedodiet man, lūdzu, bet man ir panika. Piedomājies, ka tu sēdi vienkārši. Es gribu darīt tā, un mana vārda diena, es daru, ko es... Labi, es daru, ko es gribu. Man nekāda... Galvenais tā ar uz galvu. Oi, piedod. No? Cikāžu skaņu pavadījumā top grupas kopbilde. Ak, tāda viņa ir, mazā bļaure. Viņa neko? Viņa kož. Galvenais paņemt un aizmest un ieklēties. Kāpēc tu dzīvniekus mūs? Kāpēc? Viņa aizlidoja. Nu, bet tā neņem, ja bļau. Nē, redzi, viņai no augstuma bāva viņa neiet klāt. Bāl no šādiem dzīvniekiem iet klāt un baida viņus. Un uzreiz mest prom. Jā. Līdzīgi pēc turdienu. Re, kur viņi visu pielikuši pie kokiem, redzi? Pievēl dzumu, tā vieglāk ir.
Jā, kur magoni tas? Tāds pačēl jau. Magoni taču kā vien, mums jau ir 3 uz pokariem. Šitas nav Laura lapa? Ieejas biļete visai grupai Delfu vēsturiskajā pilsētā izmaksā 36 eiro. Un te Lauris iecerējis īpašu aktivitāti. Nu tā, dārgie draugi, tagad mēs esam tātad Delfos un esam atraduši Lauru koku. Nogriezīsim pāris zariņus, lai dabūtu vainagus. Un es jums teicu, ka šodien būs atbilžu diena. Šī vieta bija arī ļoti populāra ar to, ka šeit bija slavenais orākuls, kuri nāca visi bagātie un turīgie pēc pareģojumiem un pēc zināšanām. Viņi sauc Pitija, tā bija vislavenākā. Es būšu Pitijs, es būšu jūsu orākuls šodien. Es jums pateikšu, kas jūs sagaidīs nākotnē. Super. Bet jūs pie manis būs jāierodas kā sengrieķiem. Iesim priekšā. Izrādās, ka ne tikai Andrim, bet arī Laurim patīk pārģērbties. Viņš no Rīgas paņēmis līdzi vairākus palagus, kuri dalībniekiem jāapvelk un jāsasien kā togas. Lauris ir aprīkojies pamatīgi. Izskatās, ka būs laba izrāde. Laura. Būtu vēl ziepes iedevis pavisam interesanti. Jā. Kā ziepes? Magone. Lūdzu. Es, protams, arī. To vispār taisa uz plika, tas nekam nedara. Tev ir jāuzsien viņš uz kaut, tāpēc... Žilais izdzērbo šeit vēsturiskā vietā? Nu, vikses droši vien var atstāt, tās nevar braukt. Senajā Grieķijā nebija skubīdu krekli? Ko? Senajā, nē. Šādi Lauri jūs apmierināt? Jā, un jums vēl ir jostiņa arī tā. Tikumības. Viens Bet es pups savu varu izkārās. atstāt, kā ir, vai? Tu savu vari atstāt, pagaid. Nav jāpār. Jūs pāri viņa tā kā siena? Tā ir mūsu tāda ilūzija. Kāda ir toga? Tā banta viena rozās raucis. O, šitas īsts. Vēl tikai jāsagatavo Lauru lapu vainagi, un tad varēs doties pie orākula. Tie arī ir Laura? Ko tu bāz? Tas Man liekas, tas taču nav nav Lauras īstais sirds. ko? Ir. Īstāk. O? Nu, paga, nu es esmu... Nē, nu nav tak, tas Lauras. Tā ir, Kur tā tas Laura nav? jaunais Lauris ir, paskaties, kāda lapas. Šitāda nav? Tā, iesprāst vai arī obligāti vainag jāuzsien? Nē, nu ja tu lai viņš izskatās kā galvas rota. Tagad atgādināšu, ka viņi atrodas turisma objektā, kurā ir diezgan daudz vērīgu acu un uzraugu. Tevat nav atļauts sēsties uz senajiem akmeņiem, nerunājot par kādām jocīgām ceremonijām palagos tērptiem cilvēkiem. Nevar es pati iesprost. Jāatzīst, ka Andris šeit iederas un izskatās, ka viņš patiek arī turistiem no visas pasaules. Jau var sākt naudu par 5 eiro par visiem bildēties. Jā, es jau cerēju, ka ar mani kāds par naudu bildēsies kaut kādu papildus bonus iegūšu komandai. Tie tur man tā liekas čamājās, tāpēc nezinu. Drīz vien informācija par to, ka kompleksa krūmos jocīgā valodā runājoši cilvēki ietērpjas palagos, nonāk līdz kompleksa apsargiem, un sākumā ierodas dusmīga sieviete. Yes, we have ticket. You came inside with dressed like that. No, Oh, you we changed. Why is that? Because we are taking beautiful pictures. But you need a license to do that. You're not allowed to make any shows inside the archaeological site. This is a show. Es esmu labā meitiņa, man nepatīk taisīt problēmas. Saprotam, kāpēc viņi negrib, lai katrs cilvēks tur iet un pārģērbies un taisa. It īpaši, ja izskatās, ka mēs tūlīt taisīsim kaut kādu rituālu, kas nav svēts vai atbilstoši viņu kodam. Nu, nevar tādās svētās vietās tādas lietas darīt. You're not allowed to make any kind of ceremony or do something like that. To your clothes or you must go out. Kā viņa drīkst, es esmu orākuls. Bet tad, kad es tur stāvēju, manai iekšējā sirdsbalss bija, man likās, es jutos kā tāds nopērt pirmklasnieks, kurš ir kaut ko izdarījis, un klases audzinātāji lamājās, jo tieši tādi mēs arī bijām nepaklausīgie bērni atrakciju parkā. Mūzeja uzraudze devās zvanīt apsardzes puišiem, un tas nozīmē, ka ātri jātiek vaļā no palagiem un jādodas prom. Tikai viena vēl kopbilde, kā izrādās, tas ir pret noteikumiem. Delfs senās pilsēta forši līdz brīdim, kamēr mūs neizmet ārā. Labi, es to visu izdarīšu. Ja te nevarēju, tad es to izdarīšu. Jāģērbjas ātri, jo ir aizdomas, ka drīz te būs grieķu specvienība. Bija šī apkaunojoša situācija, bet es tiešām nezināju, ka... Un tad
Viņi teica, jūs esat svētā vietā, jūs tagad izliekaties par to, kas jūs neesat, un ka tas ir jāsaskaņo ar ministrijām, ka jūs filmēsiet, pat ja jūs esat aktieri, un jūs esat, bet tas ir jāsaskaņo, jo tas ir svētums, ne, es saprotu. Varbūt, ka mēs arī justos nērti, ja Brīvdabas muzejā kāds, tas laikam cits stāsts ir. Grūti atrast analoģiju, kurā vietā Latvijā ārzemnieki ierodoties un pārģērbjoties par latviešiem varētu mūs tā kā aizskart, es nezinu. Jo mēs jau galu galā viņiem reklāmu ar to taisījām, bet iespējams, ka tas būtu jocīgi, ja visi tagad sāktu tā kā mēs ar paštaisītām togām staigāt pa to parku. Esam sliktie bērni. Taču Lauris nepadodas un grib plānu izpildīt līdz galam, lai arī bez togām, bet tomēr. Pirmā doma ir galvenais, lai normāli ārā mūs izlaiž. Labi, kā tā palaidi. Pateicu, štuku devai maksas. Davai, tagad izdarīšu to, ko es nevarēju kur izdarīt. Būs jūs dižais orākuls, jo te viņš sēdēja, jo man ir svētā orākula grāmata. Wow. Un, kā jau vienmēr, bieži vien atbildes ir mūsos pašos, mēs viņus meklējam kaut kur citur. Tagad jums katram būs jāiedomājas 3 lietas, uz kurām jūs gribat zināt atbildi, uz kuru var atbildēt jā vai nē. Viena no tām jums būs jāpasaka skaļi, bet 2 jūs varat klusi pie sevis. Tu gribi sākt ar skaļo jautājumu? Jā. Labi. Pirms es tā kā koncentrēšos uz tavu jautājumu ar abām rokām. Jūs būs tas orākuls. Tagad tu ņem tur abās rokās. Man par to jautājumu ir un uzdod skaļi jautājumu. Vai magone brauks nākamajā ceļojumā? Tur ir labajā rokā un ļauj kreisajai rokai atrast pareizo lapas pusi. Kur tev atšķirsies, tā atbilde tev arī būs. Un izlasi, ko tev saka orākuls. Pērļu kartis. Esi izvilcis sirds sešinieku, dodies pretī mērķim, bet ceļā uz to esi laipns pret citiem. Jā vai nē? Tev ir ļoti jācenšas, lai tiktu tālāk, bet var tikt tālāk, tikai esi laipni, tikai būs. Jā, magonijā netiks slikta nebija, māc. Tu vienkārši, viņa vispār viesnīcā visu laiku mūs piekāva, ļoti nejauki. Jā, mēs principā 3 uz koferiem ceļojam. Bet tas notiks, ja... Bet savēs izdarīt tā kā... Labi, tagad tu vari uzdot sev 2 jautājumus vēl klusos. Droši nevienam nav noslēpums, ka vēži ir tādi diezgan, mainticīgi, tur visādi šitādi nieciņi patīk. Es izbrīnījos, ka arī Laurim tāda lieta ir, un viņš dod saviem viesiem mājās, un viņi tur Domāju, ko? Nopietni. Es domāju, lai man būs cits vīrs, un te ir rakstīts tā, tasīts dibenā ir sikspārņa attēls, vari to apcerēt šovakar. Vari to apcerēt šovakar? Mainīt vīru. Kaises mūst. Nē, man varbūt apcerēt dzejoli uzrakstīt par to jauno vīru. Vai. Tu tomēr otro jautājumu arī pateici skaļi. Viņa izdarīs tā, kā viņa gribēja. Ja grāmata piekrita viņai, tad tas notiks. Un vai es tur esmu vainīgs? Nē, jo es to lapas pusi neatšķīru. Viņas pirksti to atrada. To grāmatu ir veidojuši paši grieķi. Ņemot vērā. Nedod atbildes. Paripinies vairāk par to grāmatu. Varbūt pirks nepareizi. Jā. Es saku, cits kārtis liek, tici, netici, tas jau ir cits jautājums, bet reizēm sakrīt un pārsteidzošā kārtā perfekti sakrīt. Un tad ir tā, vai kāds tā var būt, vai saka, sakritība nemēdz būt, tad gan jau kaut kas tur ir. Nedara? Nē, labi. Mēs jau dziļi sirdī vienmēr zinām, ko mēs gribam. Mums tikai vajag apstiprinājumu tam. Vai es pabeigšu savu kursu universitātē? Ir variants, ka tu varētu nepabeigt? Es dažreiz daru mēslus nepareizi. Ka tu varētu izkrist. Novi. Medijas teica, lai gaidi, ka atbilde radīsies krīzes laikā. Nejauki. Ienāks krīze, un tad tu redzēsi. Es zināšu, vai es to gribu pabeigt tikai tad, ka man ies slikti. Jā. Jo, kad iet viegli, tad jau vienmēr iet priekš. Pasaki to skaļi. Jā, mans galvenais jautājums ir, vai ģimenes restorāns Hercogs nosinēja savu 25 gadu jubileju? Pastāv variants, ka nenosinēs? Bankruts. Redzi, viņam visu laiku to negatīvu. Es nezinu, man jau sirds sāp un kājas sāp jau sāk visu. Nopirks vēlreiz. Laukstā redz krustu, kas norāda izaicinājumu. Pieņem to. Tas laikam būs izaicinājums. Tas tev būs izaicinājums, laikam, nosvinēt līdz 25 gadiem. Bet Jā, tev ir jāpieņem. Būs kaut kādas grūtības, ja kuras tu pārvarēsi, tad nosvinēsi. Galvenais garšieni tuvu nepie klimpiem. Orākuls ir atbildējis uz jautājumiem, Grieķu spēcvienība nav apcietinājusi viņus, viss ir kārtībā. Grupiņa ir gatava doties tālāk. Laura, viss iznāca, kā iecerēts tev iekšā? Protams, ka viss iznāca. Tas bija iecerēts arī, tā kā mani atrada. Bet galvenais, ka mēs paspējām uztaisīt pāris bildītes fiksi un tās neizdzēst.
un parunāties ar orakulu, pareizi? Nu, iestudēju. Ejam tagad Delfos ēst. Jā? Labi, Jūs esat pelnījuši. Turpinājumā skatieties. Jautājums vienkārši, vai viņiem visam pietiks nauda? Mums ir nauda! Paldies, paldies! Paga izlas tālāk! Paga. Kāpēc Lauris slīcina magoni? Man teiks, ka tev jāglād magoni. Kuri divi dalībnieki dosies nākamajā ceļojumā? Šodien 4 koferiem pēdējā ceļojuma diena Grieķijā, ko vada un par visu rūpējas Lauris Rēniks. Četrotne ir Delfos, senajā Grieķijas pilsētā, kura kaut kādā ziņā var uzskatīt par visu modernās rietumu civilizācijas šūpuli. No šūpuļa viņus gandrīz ar kaunu padzen, jo Lauris bija izdomājis, ka vienā no Grieķu svētākajām vietām jāuztaisa teatralizēts uzvedums togās, jeb palagos. Tas nebija paprātam muzeja administrācijai, un viņi lūdza četrotni pamest teritoriju. Dodamies pusdienās. Šo vietu Lauris jau bija noskatījis iepriekš un izlasījis internetā ļoti pozitīvas atsauksmes. Vienīgi, vai patiks vēderu pavēlniekam Andrim? Nu, ejam, mums skati ir apkārt daudz. Ja tu, Lauris, izvēlējies šo vietu un tu viņas jau papētīts, domāju, tad ejam te iekšā. Un jau pavisam pēc neilga laika ceļotājiem tiek liktas priekšā lieliskas pusdienas, un tās var pat uzskatīt par Magones vārda dienas svinību pusdienām. Magone paceļ par Magones labāko vārda dienu so far. Ja? Un šoreiz tā ir Delfos. Un par Laurīšu Par dienu. šo kompāniju, par bestiem. Delfos, jā. Un pēc tam es jau tagad pateiktu, tā kā mēs esam tāda ļoti jauka kompānija un jauka paēdīsim, dienas noslēgumā es gribētu jūs visus aizvest un aizvedīšu. To mēdz dēvēt par jaukāko Grieķijas pilsētu. Jaukāko. Uz to turisti ļoti daudz nebrauc, bet tā ir ļoti iemīļota un Grieķi paši to ļoti iemīļojuši un sauc par jaukāko. Ko viņi zina? Kā sauc vismaz? Nafpaktos. 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 Jā. Jā, un tur būs arī ūdens, kāpēc es jums lūdzu paņemt līdzi peldpustīm. Tas ir ezers vai? Un tur mēs sagaidīsim Magonas vārddienas un manis atvēr viens saulrieti. Cik vēžīgi, tas ir brīnišķīgi romantiski. Tagad sākam mēs. Pusdienas no kopējā budžeta ceļotājiem izmaksā 70 eiro. Un naudiņas paliek ļoti maz. Interesanti, kā tas viss beigsies. Pēc pusdienām Lauris saviem grupas biedriem dod brīvu laiku, lai pabaudītu pilsētiņas atmosfēru un iegādātu kādu suvenīru. Lauris teica, viņš grib uzdāvināt Magonē vārda dienā kleitu. Mēs ejam garām, skatāmies, un šitā tādā Latvijas karoga krāsā, sarkana Magone, pamēģināsim. Es tagad laikoju, kā man izskatās, viņš saka, tā uz dullo neņemsim, mošu nepiestāv vai kā. Čik! Nu, skatīsimies. Ja Magonē tā kleita derēs, tad es viņai viņu uzdāvināšu vārda dienu. Un viņai pašā likās, ka tas bišķi pa sāļu ir. Un es kā reiz saku, nav gana sāļu. Jā, es saku, nav gana sāļa, bet, es domāju, ka viņi būs priecīgi. Tā kā jācer, ka viņai tā kleita derēs. Kaut kas ar to krūšu zonu. Šite vajag savādāk puputaļu. Tur vajag Lauris apusējo skoču. Tur vajag kaut ko bišķi savā. Tad ir labi, jā. Kā tu pati jūties viņā? Man liekas, labi viss. Man liekas, smuka kleita tev. Ja pārāk resnes nav, kas liekas, tas aizslīt tur tā brīvi. Ļoti labs materiāls. Krāsa latviešu. Šitā grieķu forši. Man liekas, Mix and match and go home, jā. Lauri? Davai. Jā? Gribēs? Jā. Nu, davai. No tevis, ko negribēsi. Daudz baltu dieniņu. Laimīga. Jā, tā kā pēdējo reizi vīrietis man nopirka kleitu nekad. Man nav neviens kleitas pircis, tas ir tiesa. Neviens, pilnīgi neviens. Man dāvināts ir arī maz, bet ja vēl kleitu, nē. Tāda dāvana man nav bijusi. Vienkārši paliecienu un ha! Skaties, tev rāda. Jā. Varbūt nedaudz mierīgāk paliecienu. Nāc pie manis, it kā es tev būtu parādā naudu un tu zini, Jā. Man nav īstais šodien. Ok, labi. Divi. Ko? Nē, pagāja, viss nemā. Vienkārši staigā. Pirmais ir paliecina, pārējie ir staigā un tu esi kaut kā Ko es esmu palaidis garām? Pazīsti šo dāmu vispār? Pazīsti?
Apstiks. Jā, labi. Labi, bet galvā augšā. Nē, es tā skrienu, es domāju, jūs jau man mašīnā gaidiet, izbasījušies. Nē. Nē, jūs te kaut ko tirināties vēl te. Magonei ir mugurā svinību kleita. Lai nenobrauc pēdējo reizi, izskatīsies skaista. Meitenes jūs nevienai nav Laura Reinika dāvināta kleita. Ko? Žēl nebūs? Man jau prasīja, ko tev satrāja? Nē, es neko neatbildēju, jo neviens neko nebija iegriežs. Nu, Tagad man ir kleita no Laura. Kas te uzdāvināja, Laura? Tu nopirki kleitu? Un Magone patiešām bija no sirds priecīga par šo. Nu, brauksim tālāk, tad ar visu jau moklē. Ja viņš to darīja no sava budžeta, tad es domāju, tas ir foršs žests Magonei. Un vēl pirms došanās tālāk īsta influencera cienīga fotosesija. Es to negribu redzēt un negribu dzirdēt. Kas te notiek tagad? Man jau čurāt gribas no skata vien. Labi, malacis. Tikai nekusties, lūdzu, ja? Pasmaidi, te ļoti labi, ka tu smaidi, saule iekrīt tev. O, ļoti labi. Paldies, visu lienu augšā. Es vairs negribu, man bail skatīties. Too much. Skaties apmēram, kā tas ir. Tas ir apmēram. O, tik smuki. Redz, kā es protu. Samanta Tīne tā meloja, ka viņa teica, ka Lauris nemāk fočēt. Viņš fočēja fantastiski. Tu vispār tur pēc pēriena prasies pār tur tai malai. Man bija labi, viss kārtībā. Nu jā, bet jādomā par citiem. Pērienu nav, es dabū, tas ir mans darbs taisīt bildes. Bet tas moments, hop un... Tur laikam jābrauc. Ir vēla pēcpusdiena un, kā jau solīts, dodamies uz skaistāko Grieķijas pilsētu. Cik var saprast, tad jābrauc, kāds gabaliņš būs. Ui, blīn, mēs aizmirsām šitajā te bija. Es neredzēju, kur tas bija, laikam bija jāpakāpjās uz augšu. Tur bija tas svētavots, kaut kāds svētās ūdens no avota. Tur cilvēki tiek svētīti. Visi te no sliedēm bija šī tā pārbaudījuma. Izraidīšana no paradīzes. Es runāju, ka Lauris tik bezpalnīgs, viņš bija tāds zolīgs cilvēks. Galvenais, ka viņš nāca ar labiem nodomiem un izrādās, ka gandrīz vai zaimos. Tautas balss gribētu teikt, bet nē, izrādās, viņš tev dara ārzi. Viņš izmanto savu neatpazīstamību. Un baltās lupatās skrien pa svētvietām. Un tēlo, ka viņš būtu kaut kāds dievs. Līdz nākamajai pieturvietai jābrauc kāds laiciņš un var izbaudīt skatus. Tie skati, Jēzus. Manas smadzenes vēl joprojām nespēja to saprast. 2 dienas pēc kārtas esmu vietās, kuras man likas ir iespējams tikai safotošopētās bildēs. Tu stāvi uz vietas un dodās, nē, šis nav īsti, šis ir photoshops. 15 minūtes. Es gaidu, kad es ieraudzīšu to. Jo, ja mēs to ieraudzīsim, tas būs ļoti skaidrs. Nē, mēs to ieraudzīsim. Mēs to neieraudzīsim. Kad mēs to ieraudzīsim? Kad mēs to ieraudzīsim? Ko tieši? To pilsētiņu, jaukāko pilsētiņu. The nicest town in Greece. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Es jau ķeru līdzi. Посмеялся ты, посмеялся ты. Vat tev tāda tipa dziesmas Magonīti jādzied, nevis Gucci, Gucci, Gucci. Jā, šitai tev dvēseli kliedza līdzi. Jā, tur ir bunds kaut kāds. Tā, dārgie draugi, mēs esam atbraukuši. Tagad šitā nav vēl tā jaukākā pilsēta, ko es teicu, bet tas ir pie viņas. Tā ir jauka pludmale. Ciematiņš Monastiraki, un šitais ir Blue Lake, Zilais ezers, tas Korintas līcis. Labi. Ar ekuri izskaloja kaut kādu lapu rekuri. Izskaloja jau, no pudeles izskaloja. Bet tas ir gan... Te ir 50 eiro. Tie var papildināt jūsu budžetu. Paldies, paldies. Izlas tālāk. No savas kompānijas izvēlties labāko nemirkšķinātāju. Kad tas paveikts, atrodiet vietēju iedzīvotāju un izaiciniet viņu uz nemirkšķināšanas sacensību. Tas, kurš uzvar, iegūst 50... Vietējo, jāstās Tātad vai nu viņš dabūs vai mēs? Ok, sacenšamies visi 4, pastamies, kurš ir vislabākais nemirkšķinātājs. 3, 2, 1.
tā, jā, mēs sagaidīsim. Tu tikko nomirkšināji, tu izstājies, paldies. Tā Magone nepiedalīsies tajā cīņā par 50 eiro. Tu arī man tā norostījās. Jā, man arī tā šķiet. Andri? Oi, es aizmirstu, ka nedrīkst mirkšināt. Un tā pirmo vietu un 5000 eiro balvu iegūst Andri. Andris pagaidām neko neiegūst. Jāatrod kāds vietējais vēlams tāds, kurš nevar ilgi noturēt acis nemirkšķinot un jāizaicina viņš uz turnīru. Tas, kurš uzvarēs, iegūs 50 eiro. Ja viņi iegūs šos 50 eiro, tad iespējams būs paglābti un varēs atļauties pat vakariņas. Šobrīd, kā redzams, tad kartē ir palikuši 49 eiro. Tev vajag rekur jauniešiem uzreiz, kurš vēlas 50 eiro, un tad pieteikt, un tad izstāstīt uzdevumu. So, we are part of a small traveling TV show. Not small, big. Okay, big, a massive one, sure. And we just got handed a challenge that one of us has to do a staring competition with some stranger, and whoever wins gets $50. Sacensībām ar Andri tiek izvirzīts vietējais alfa nemirkšķinātājs. So, no, it will be you. What's your name? Emmanuel. Manuel. Emmanuel. Emmanuel. Nice to meet you. My name is Andris. So, keep your eyes open as long as you can. 3, 2, 1, eyes Tātad open. Andris pret Emanuelu. Kurš kuru? Nu, man jau ir treniņi kaut kādi 12 gadi, es ar to cītīgi nodarbojos, un tie panākumi redzami. Man likās vienā brīdī, ka Andris šmaucās. Es nezinu, vai man rādījās, vai tā bija kaut kā tā. Ja nav pieķerts, neskaitās. Un tāpēc mirkļi no sacensībām Emanuels izstājas. Tas nozīmē, ka 4 koferiem savu budžetu papildina par 50 eiro. Good job. Thank you. From Riga. Riga, from Letonia. Letonia. We're filming a traveling show here. Oh, you like my body? Viņam ne tikai atsmirši. Un tagad laiks izbaudīt vēl pēdējo peldi jūrā. Lauris nolēma peldēšanos apvienot ar grieķu amuletu zvejošanas sacensībām. Respektīvi, dalībniekiem tiek dota iespēja sacensties niršanas prasmē. Tas, kurš uzvarēs, tas dabūs neko, vai precīzāk dabūs lielāku laimi. Aiziet nirstā! Tas ir akmens, tā nav tāda laime. Yes! Paskaties, laime tev pretī. Nepalaid garām! Foršs uzdevums. Īstenībā, ja tu uz 1 sekundi atver acis, tad tas ūdens vispār caurspīdīgs, tu vari uzreiz viņu redzēt. Jauns draugs pateikt paldies. Man teiks, ka tev jāglāb magoni. Jāglāb ārā magoni. Nekas magona. Tur ies rupstā pie kājām. Īstā laime tik ātri nenāk. Yes! Jā! 1 minūte un 5 sekundes. Es trūkstu paliku jau. Un kā jau zinām, tad jūra mākslīgo skaistumu nemīl. Arī Magone pēc šīs Laura atrakcijas zaudē savas mākslīgās skropstas. Nu, pieredze tikai arī. Tas ir vairākas vasaras nometnes, jā, niršana. Un tagad vakara noslēgums visjaukākajā Grieķijas pilsētiņā, kur četrotne var atļauties pat paēst vakariņas. Kafiju vai kas vīnu gribēs? Kad kūciņā pētīt, jo ir izslavēts tā kā ar kādām uzkodām, kafiju un kūciņām. Noslēgums Laura dienai ir fantastisks. Šī vieta, ļoti pamanāmi nav turistu vispopulārākā vieta. Viņa ir tik ārprātīgi skaista. Cenas ir ļoti labas, visi apkalpotāji ļoti jauki un
Vispār super un skats pāri pilsētai. Kur citur jūs atradīsiet šādu skatu pilsētā, kur pizza maksā tikai 6 eiro? Par vakariņām viņi samaksāja 60 eiro. Bet atlikusī nauda tika iztērēta degvielai pirms automašīnas atdošanas lidostā. Tā kā šoreiz 4 koferiem pa nulēm. Vēlos uztaisīt tostu par Lauri, par lieliski novadīt pēdējo dienu. Par to, ka neviens neredzēja, bet es apraudājos kameras skatījos Delfos, jo tur bija nereāli skaisti. Paldies, liels, Lauri! Man prieks, ka jums šī diena patika, un man prieks, ka mēs varējām visu kopā pavadīt forši mūsu noslēdzošo dienu Grieķijā un šādā skaistā vietā, un priekā, lai mums vienmēr skaisti ceļojumi un laba kompānija vienmēr. Paldies! Ar koferiem vai bez. Savukārt tagad jānoskaidro, cik magnētiņu iegūs Lauris. Es nevaru iedomāties nevienu iemeslu, kāpēc atņemt kaut vai vienu magnētu. Laurim viss bija fantastiski izdomāts ar foršām aktivitātēm, un man ir žēl, ka mūsu ceļojums beidzas, bet viņš noteikti izdarīja vislabāko darbu. Lauri Reini, es tev lieku 10 magnētiņus, jo tu ar mums kopā uzdziedāji mašīnā, un tu pats stūrēji. Un piepildīji šo dienu ar izcilu vakaru. Paldies! Viss bija tiešām lieliski, bet es gribētu vienu noņemt nost, jo Lauris ar savu uzdevumu mani gandrīz noslīcināja kaut kādā te sāļā jūras līcī. Man bija paņemts līdzi ne tādas kurpes, jo Lauris tā kā nepabrīdināja, ka šļopkām ne, jo mums būs jākāp augšā, un tad norīvējās kāja, bija nērti, labi, ka es pat paņēmu kurpes. Tādi mazas piekasības, bet visādi citādi Laurim ir labākais no mums visiem. Tā kā paldies! Es vienu paņemšu prom, un Laura, tev ir 9 no Magonas. Tātad Lauris ir ieguvis 29 magnētiņus, un mēs šajā bildītē redzam, ka 2 nākamie, kas turpina ceļošanu, ir Laura un Lauris. Bet viņi paši par to vēl nezina. Atklāsmes brīdis tūlīt būs, un emocijas arī, cerams. Davai. 15. 23. 23. 29. Tad braucuši, jā, bija. Mēs braucam. Jā. Lauri, mēs esam laureāti. Mēs esam laureāti. No Malači. Nē, nu. Es biju pārliecināta, ka tu tiks tālāk. Nē, nu, kurš? Lauris jau tik tālāk. Paldies par jūsu vērtējumu. Paldies, liels. Bija labi. Paldies, Nīši. Vestīs. Nu, tad cheers. Nu, davai, tad iežeram, jā.